nekur. Dzina? O, kāds maziņš. Tepat. Šī te noliksi, jā? Jā, vairāk nekā. Dzina. Jā. Te iesim uz istabu. Nē, tepat uz soliņa var būt kaut kur. Nu kā jūs šērtāk tā darīt? Nu jā, var uz istabu. Kāds sudīts maziņš. Nu, bet kad nekā nerej. Jā, nerej, kā tad nerej, rej. Tagad viņš ir rej, bet it nekā tāds pavisam šlaks ir, nekā nav. Ui, kāds tu, kas tā par šķirni. Man tur, ziniet, es laikam neesmu maksājis. Tā, kas maksā, tas jau... Bet man tikai nepatīk, ka es palieku parādā vai ko. Nu, vēl nākošreiz, kad braukšu. Jā? Nu, labi, bet vai jūs, kad atbrauksiet? Atbraukšu. Kas to zina? Jā. Kā tur? Gribētos, lai jūs kaut ko pastāstīt par savu likteni, par jūsu izsūtījumu. Es te braukāju apkārt pa Latviju, Represīvu apvienības video centrs, es vācu tās liecības, lai paliktu nākošajām paaudzēm un kādu drusku pastāstīt lūgt, jo jūs varētu. Es nezinu, no kurā laika. Nu, mēs bijām kolhozā. Un 49. gadā mums no kolhoza paņēma un izsūtīja. Bet es laikam nezinu, kā man bija cits uzvārds. Mani aizsūtīja uz vienām mājām tur, nu, visu sarakstīt. Nu, es tur aizgāju un pēc tam lika tos visus dokumentus atnest uz izpildu komitiju, kā tur saucās. Un es tā atnāku un pasaka, kad tēvs ir saņemts. Mans tēvs un visi viņi saņemti. Es tagad gribēju ieiet tur pie viņiem. Nu kā tēvs, vai ko nevajag. Un kā mani ieraudzīja, tā mani vairs ārā neizlaida. Un tā, ka nezinot paši, ko darot, un tā izsūtīja. Un te mājās tik bija mamma un puika, visus paņēma un aizveda mums. 49. gadā. Tad caur kuru staciju jūs tikāt vesti? Tas bija, šiten... No Daudzavas. No Daudzavas, jā. No Daudzavas aizveda. Un tā mūs vadāja tur pa visām malām, kamēr mēs tikām galā. Visi vienā lopu vagonā sadzīti, tur es nezinu, cik mēs bijām, ļoti daudzi cilvēku. Un tā mums aizveda, un tur bija šausmīgs sniegs, ka veda. Pie mums jau nebija vairs tā sniega, tur briesmīgs sniegs. Un tā mums aizveda, un tur kādas dienas turēja, bet mans tēvs bija krievu tautības. Un viņš jau tur prata sarunāt, un mēs sakam, ka mēs jau kolhozā bijām, mums ielika Zagotskotā. Nu, kāda tur dzīve bija, švaka bija, bet, un tā tur es jau arī pratu krieviski runāt jau. Pavasarī aizsūtīja uz lauku darbiem, tur bija tāda bāze, mēs bijām tai centrālajā, kur lopus pieņēma. Un aizsūtīja pavasara darbos, visus 30 kilometru. Un tad tur mani tūlīt ieliek par pavāru. Iestāsta kā muļķei, kas tad nepratīs nosvērt, izvārīt? Tur nekā nav. Visa, kas bija jāmeklē. Staigāja pa lauku, meklēja kādus skābenes vai ko tur. Un tā bija jāvāra.
Tad vēlāk jau tiku no tā darba vaļā. Tad man jau tur slikti nebija. Vēlāk es tiku tur par grāmatvedi. Es jau rakstīt nemācēju labi nekā, bet viņi saka, ka tik tie cipari ir. Un tā viss cauri ar lopiem sūtīja. Vajadzēja braukt, arī apmānīja mums. Pasaka, kad ir dokumenti, un mēs aizbraucam tur uz Novosibirsku ar tiem lopiem un atstāja mums tas, kas tos lopus, tas gurta praus tur skaitījās. Nu, tas aizbrauc un mums atstāja. Ne mums maizes nekā. Nu, tad kaut kā mēs tur atkūlamies. Un viņš jau bija tuliņ tai Nazivājevskas stacijā saņemts cieti, kur viņš ir licis mums. Jūs bijāt netālu no Nazivājevskas, jā? Jā, Nazivājevkas rajons. Vai nedzirdējāt pat tādu Riškovu? Latviešu ciemu Riškovu, tas tur tālāk Tjukaļinski? Nu, Tjukaļinskā, mēs Tjukaļinskā bijām. Tā jau tur Riškova turpat blakus Jā. Riškova. Un nesatikāties ar kādu no tiem latviešiem? Nu, satikties es ar daudziem satikos, jo es, kad sāku tur par to grāmatvedi strādāt, lopus nodeva, man vajadzēja visi brauca nodot lopus, es daudz, bet vairs jau nevar atcerēties, ar kādiem tur satikoties. Gājis ir visādi raibi. Turpat ir Kruķinka un tad tur... Jā. Turpat viņš ir tas ciens. Jā. Tā ir. Ziniet, tur... Ko vadam tur? Ar buļļiem. Un tur tāds ezers. Un tie buļļi grib dzert. Un mēs uz savu vezumu sēdam virsū. Kā tu buļļi noturēsi ar visu vezumu ezerā iekšā un tagad izvelc tos ratus un visu laukā. Vai tie pirmie gadi bija šausmīgi. Vēlāk tad jau, kad tā nebija vairs tik traki, bet no reizes, nu gan bija. Vai dienu. Pa ziemu mežā vajadzēja iet. Labi, ka man tur bija, kur to bērnu atstāt. Tam puikam 6 gadi tikai bija. Kur tu viņu atstāsi? Atbrauc stāsta. Un tie māca dzert viņus, iztaisa to ļurļaku un dod šitam ar, muļķam. Nu, ko tu tur tādam? Tad vēlāk, kad jau sāku labāk dzīvot, es nevaru teikt, man visādos kursos tiku gājusi. Kā jūs atceraties Staļina nāves dienu? Staļina nāves dienā es biju slimnīcā. Tieši slimnīcā. Man bija laikam, es nevaru pateikt, kas man bija par vainu. Nu ko, visi nekur izžāvēties, kā ar lopiem ej, visus tevi sasalis ir, par nakti nekur palikt. Teica, ka tīfs esot bijis, bet es nezinu. Un tad es biju slimnīcā. Un tad tās sieviņas briesmīgi raudāja. Tās krievietes. Kad ir miris. Un tie paši spilgtākie brīži, kādi jums bija, ko jūs tā visvairāk pārdzīvojam, no kā jums bija visā tajā laikā? Kas jums visvairāk palicis tāds visnozīmīgākais prātā? Tad man atkal bija tā, ka gandrīz cietumā tiku. Es biju tur labību pieņēmu, un tie paši priekšnieki to labību, nozogu vai ko viņi darīja. Un tagad viņi stāsta, ka tagad man ir jāmaksā par to labību. Ko es samaksāšu? No kā? Tā brālis bija par traktoristu, tad tas tur aizdeva vēl ko.
un gandrīz tiec cietumā. Un vēlāk iznāk, ka paši vainīgi. Nu, kādi priecīgi brīži arī bija, kaut kas tāds interesants tāds. Nu, priecīgi, kādi tur var būt daudz priecīgi brīži. Kas priecīgs nav tāds priecīgs bijis. Kā jūs braucāt atpakaļ? Mēs atpakaļ braucām, mana vecā māte brauca, es un puika, mēs 3. Nu, tā mēs tur visādi braucām. Tur tās biļetes vajadzēja kompensēt un daudz stāvējām stacijās, vajadzēja gaidīt, kamēr padod vilcienu, un kaut kā mēs atkūlamies. Grūta bija tā atbraukšana. Kāda bija sajūta Latviju ieraugot? Ko jūs? Asaras bija, ka tur braucām, tur atkal asaras bija, ka Latvija jāatstāja. Un tad atkal prieka asaras, ka tiki mājās. Un kā atlaida, man vēl bija jāatstrādā, bet bija labs tas direktors. Viņš teica, kāda tur vairs atstrādāšana. Atlaida, lai brauc uz mājām. Un tā palīdzēja, jau deva ar ko aizbraukt līdz Nazivājevkai, un tur mēs no Nazivājevkas ar vilcienu. Visādi tur kūlamies, kamēr atbraucām. Atbraucām te arī visi aizņemt dzīvot mājās, jau netika, tad jau mēs kaut kur tur pie radiem dzīvojām. Tā kā vēlāk atbrīvojās, tad mēs atnācām uz savām mājām. Te tādi krievi dzīvoja, bet labi krieviņi bija, laida iekšā mums. Ir jau krievi arī labi cilvēki. Nav tā, latvieši varbūt vēl viņi tādi, es nezinu, nenovīdīgi, otram žēlo un viss, bet krievi tā nebija. Varbūt kā kurā vietā. No Sibīrijā ļoti labi krievi ir. Jā, tiešām labi. Kas ir, tas ir. Nu, tad liels paldies jums. Stāstīju. Ko tad es tur daudz varu pastāstīt? Jūs kaut ko no sevis negribat pateikt vēl? Nu, ko lai es pasaku? Tagad tik ir grūti. Neviena nav šiten, tur tanī mājā arī nav, es viena pati. Un ja tagad nokrīt, beigts esi. Gan kādi žurkas sagrauzīs, ka neviens nedzīvo. Švaki, jau taisosiet uz invalīdu māju, bet briesmīgi negribās. Pierast savā mājā, laimīgs, ka esi ticis, bet... Tad visu beidzot, kā jūs sauc, tad es gribēju, lai es pasaku. Ozoliņa. Valentīna. Labi. Planīt, Nu, jā. bet, diez kas nav. Iesiet kādu abolu. No vienā bulba ņemšu. Jā, vienu var. Nu, visiem pa vienam var. Te vajag, lai atnāk papakstīt, kur ir... Jā, neatnāc papurini vai ko tā. Papurināt. Dzidrie laikam. Dzidrie ir. Varbūt ar kādu citu kastumā īkais. Aizēja papurini visiem pabola. Papurināt, vai kritis tādi labi. Nekā grūti vienam.
Džina. Džina. Varētu jūs uzcienāt varbūt ar madu. Nav jau laika. Tā ir. Brauksim tālāk. Tā vēl jau jums jābrauc. Jā.